2016. gada aprīlī noslēdzās 9 mēnešus ilgs kultūras apmaiņas projekts Reģioni Kultūra Daba, ko īstenoja biedrība Latvijas Jaunā teātra institūts sadarbībā ar partneriem no Islandes un Norvēģijas. Projekta ietveros vairākos Latvijas reģionos strādāja profesionāli kustības mākslinieki, radot vides un vietējo ļaužu iedvesmotus laikmetīgās dejas un mākslas darbus. Šis projekts ir viens no rezidenču sērijām lauku reģionos Latvijā, kuros piedalās laikmetīgās dejas mākslinieki. Tā doma ir, ka mēs savienojam ārvalstu choreogrāfus ar latviešu choreogrāfiem un dejotājiem un aizsūtam viņus uz laukiem vai kādu nelielāku vietu, kas ir ārpus Rīgas, kur nenotiek parasti laikmetīgās dejas vai teātra pasākumi. Un kopā strādājot, viņi šī sadarbības rezultātā rada jaunu izrādi, kas ir tapusi tieši tā konkrētai vietai, kur atrodas. Viena no rezidencēm 2016. gada februārī notika Cēsīs, Ruckas muižā, un tās laikā 8 choreogrāfu sadarbībā tapa laikmetīgās dejas izrāde Carry On, jeb Turpini. Tās idejas autori ir Beļģijā dzīvojošu mākslinieku duets ar nosaukumu Fieldworks. Tā kā tā ir jau eksistējoša izrāde, kuru viņi ir izrādījuši gan Tokijā, gan arī Beļģijā, tad katru reizi tā izrāde tā kā transformējās atkarībā no vietas, kur tā notiek. 27. februārī uz šo izrādi instalāciju pulcējās publika, lai kopā ar dejotājiem dotos neparastā ekskursijā pa Ruckas muižu, kur, izmantojot simboliskus atribūtus, mākslinieki kustību etīdēs izspēlēja izrādes stāstu. Tas apkārtējais konteksts, ko mēs radam, iedod tam klubam nozīmi. Un tad jau atkarīgs tas ir no skatītāja tā kā izpratnes, cik viņš daudz ir gatavs redzēt tajā klubā vai neredzēt. Protams, bija skaidrs, ka šeit nav nekādas deju zāles, bet man arī ļoti patīk strādāt ar dejas projektiem, kuriem nevajag plašas studijas vai konkrētas zāles vai gaismas. Un man liekas, ka tas ir tas arī, ko es gribētu cilvēkiem, publikai parādīt, ka deja var notikt arī kādā citā vidē. Tad nav jābūt operas skatuvei tikai. Mēnesi vēlāk, 24. martā, Zaļajā ceturtdienā Cīrevā notika izrāde Pastaiga pēdējās vakariņas, kas tapusi 2 islandiešu mākslinieču un cīravnieces Kristīnas Brīniņas sadarbībā un balstīta vietējo ļaužu stāstos par viņu dzīvēs būtiskiem tematiem. Izrādes ideja nāk no Steinan, mākslinieces no Islandes, un struktūra arī bija skaidra jau uzreiz. Sākās ar to, ka mēs intervējām vietējos iedzīvotājus, lai uzzinātu, kā tad vietējie redz Cīravu un kādas ir viņu vērtības. Kā jau mēs gaidījām, protams, ka, lai kur mēs atrastos, tad mēs tiecamies pēc tā viena, kas ir visbiežāk, protams, laime, un ko gan laime ietver ģimeni, tuvākie cilvēki, un bieži vien arī daba, justies harmonijā ar sevi, ar vietu, kurā mēs atrodamies. Un tad, attiecīgi, izrādes laikā cilvēki gāja cauri dažādām stacijām, kā mēs to paši definējām. Un šajās stacijās tika uzdoti jautājumi. Diezgan būtiski jautājumi, kas liek pievērsties sev un aplinks nestaigāt, bet tieši uzdot vienu konkrētu jautājumu, kaut vai, ja tas attiecas uz identitāti vai sevis apzināšanu vai uz veselību vai mīlestību. Un tādā veidā tad tika veidots šis ceļojums. Līdz skatītāji nonāca pie liela galda, kas tad ir šīs pēdējās vakariņas, kura laikā viņi saskārās ar jautājumu, kas bija vēstules formātā. Kas ir šie cilvēki? Ja, piemēram, šīs būtu pēdējās vakariņas. Pēdējās vakariņas vispār dzīvē. Ar ko tad tu tās vēlētos pavadīt? Kādu mūziku tu klausītos? Kas ir tas, ko tu teiktu? I would say it's a meditation. It's a reflection on what is important in life. And you go through a journey in a way as an audience, or as an audience you play the main role. There's no performers other than you. So you walk through the woods and go into the house and go through a ritual where you are faced with important questions about
quite many certain aspects of life. It's about the things that matter. I mean, about love and family and loss and regret, and it's to remind us of what we actually can do here and now, how we can change, how we can become more aware, and things like this. Kā viena, tā otra izrāde paredzēja publikas tiešu aktīvu iesaistīšanos izrādes notikumā. Tāds savdabīgs ceļojums caur sevi. Un visiespaidīgākais moments priekš manis bija 3. Pirmais bija tad, kad ir jādomā par savām saknēm, un pēc tam nākamais punkts ir baznīcā, un pats pēdējais ir pēdējās vakariņas, kas ir ļoti emocionāli. Tiešām šī izrāde liek skatītājiem iesaistīties par visiem 100. Tā kā tas būtu vēlams. I like experimenting, and this I feel it right away that this is meaningful somehow. I feel it, when we're here for the community, for the young people that we meet, and it's already meaningful. Papildus radošajām rezidencēm projekta Reģioni kultūra daba ietveros notika arī reģionu izaugsmē veltīta starptautiska konference Norvēģijā Hammerfestā. Savukārt Rīgas starptautiskā jaunā teātra festivāla Homo Novus programmu bagātināja norvēģu mākslinieku viesizrāde.